Labdien, labdien, mīļie mani sekotāji! Es esmu ārprātīgi priecīga, ka tu esi šeit un ka mēs runāsim par kādu ļoti, ļoti svarīgu tēmu. Un bieži vien es saņemu jautājumu, Liene, kā tev izdodas sasniegt, panākt visu to, ko tu izdari. Jo būsim atklāti, ja mēs paskatāmies, piemēram, tīri gada griezumā, ak, mans Dievs, ko es esmu izdarījusi? Es esmu uzsākusi projektu par retrītu, jā, tad retrīts, kas ir mindset retrīts, absolūti transformējošs 2 dienu pasākums online, kur mums ir ap 300-400 cilvēku. Tad es esmu uzsākusi jaunu programmu Biznesa manifestācijas akadēmiju, kur es palīdzu cilvēkiem transformēt viņu biznesa domāšanu un palīdzēt uzbūvēt veiksmīgu biznesu, nepazaudējot sevi, lai vispār saprot, kā strādā biznesa mindsets, kas ir svarīgi, lai tu sāktu pelnīt un baudīt to procesu, nevis visu laiku 24 stundas diennaktī strādāt. Bagātības formula, oh my goodness, mans mīļais projekts, kur es mācu par to, kā piesaistīt naudu, kā veidojās naudas enerģija, kā vispār izveidot to mindset, pārticības mindset, kuras soli pa solītim stāst jums to, ka patiesībā jums var būt vairāk nekā jums ir. Plus man vēl 12 soļu programma, plus man vēl veiksmīgai dzīvē. Vienmēr sakot, visi projekti, intervijas, sadarbības ir mega daudz, un tam paralēli vēl mana ģimene, mana māja, ceļošana, mani draugi. Vienmēr sakot, es arī pati tai visā esmu. Un, protams, ka viss tas ir ļoti skaisti, un jūs domājat, varbūt no malas skatoties, domā, ka Lienai ir forši paveicies, Liena ir savādāka, Lienai viss izdodās savādāk, bet patiesībā tas, ko es šodien gribu pateikt, kāpēc man tas viss izdodās. Viena iemesla pēc. Viena iemesla pēc. Enerģija. Tā ir enerģija, kas man palīdz virzīties uz priekšu. Tā ir enerģija, kas man palīdz radīt visus manus produktus. Tā ir enerģija, kas man palīdz vispār viņus attīstīt, jo viens ir tas, ka tev ir ideja un padomā tagad, cik daudz cilvēkiem ir mega daudz idejas, un viņiem ir tās, un viņi grib uzrakstīt grāmatu, un viņi grib atvērt jaunu biznesu, un viņi grib uzsākt jaunu produktu, un tad viņi izdomā kaut ko citu. Tad kas ir tas elements, kāpēc šie cilvēki to neizdara? Kāpēc? Tāpēc, ka viņiem nav enerģijas. Un enerģija ir pilnīgi visa pamatā. Enerģija, tavs enerģijas līmenis noteiks to, kā tu attīstīsies. Tavs enerģijas līmenis noteiks to, vai tu sasniegsi savus mērķus vai nē. Jo cik bieži tev pašam vai pašai ir bijis tā, ka tu izdomā kaut ko, lūk, tas ir tas, ko es gribētu darīt, un pienāk tas fenomenālais laiks, ka tev ir jādara, un tu atrod visus iemeslus, lai to nedarītu. Tu sāc prokrastinēt, tad tu atrodi varbūt, ka tev ir jāizmazgā trauki vai jāizdara kaut kas cits, viss, bet ne tas, kas tev pietuvinātu tavam mērķim. Un tāpēc šodien es runāšu par enerģiju, kāpēc tā ir tik svarīga, kā enerģija veidojās un kāpēc tev tā ir nepieciešama. Jo, ja man jābūt pavisam atklātai, tad es neesmu izredzēta. Es nemaz neesmu izredzēta. Es uzskatu un es zinu to, ka jebkuram cilvēkam ir tik daudz enerģijas, cik vajag. Un patiesībā mums visiem šajā planētā ir iedota vienādi daudz enerģija. Kāpēc es visās savās programmās runāju par enerģiju? Kāpēc man bagātības formula ir par un ap to, kā naudas enerģija veidojas, kā mēs varam veidot un attīstīt šo enerģiju? Kāpēc mindsetā es tev stāstu par to, mindset retrītā, par to, kā pārprogrammēt savu mindset, lai tev būtu vairāk enerģijas? Jo visas tās lietas, kas notiek šobrīd tavā dzīvē un kas liek tev ciest, atņem tavu enerģiju. Ja tev nav enerģijas, lai uzsāktu kādu projektu, ja tev nav enerģijas pamostoties no rīta un iet un kaut ko darīt, ja tev nav enerģijas priecāties, ja tev nav enerģijas parūpēties par savu ģimeni, ja tev nav enerģijas būt kopā ar savu partneru un viens otru, parūpēties viens par otru un darīt tā, lai tās attiecības aiziet tādā nākošajā līmenī, ja tev nav enerģijas, tad tavs jautājums ir, kāpēc
man nav enerģijas. Izdaram tā, ka šobrīd es tev uzdošu jautājumu no 1 līdz 10, cik daudz enerģijas tu jūti savā ikdienā. Paņem tādu normālo ikdienu no 1 līdz 10, cik enerģiska vai enerģisks tu jūties. 10 ir mega daudz enerģijas un 1 ir pavisam maz enerģijas. Un tas, ko es esmu novērojis, ka mēs ļoti bieži idealizējam šo ciparu, jo, protams, kuram gan mums gribās atzīt to, ka mums ir maz enerģijas, tāpēc es gribu pateikt, lai tu esi atklāts pret sevi vai atklāti pret sevi, jo tas tomēr mēs nevaram aiziet tur, kur mēs gribam aiziet, ja mēs nezinām tur, kur mēs esam. Ja tu nevari aizlidot uz Losandželos, ja tu nezini, kur tu esi, mums ir jāzina, kur mēs esam, lai mēs to varētu mainīt. Ok, tagad tu uzrakstīji šo skaitu vai pateici skaļi. Mans nākošais jautājums ir tev, kas atņem tev ikdienā enerģiju? Ja tu zini, ka ikvienam cilvēkam ir nereāli daudz enerģijas, ja tu zini, ka katram no mums ir dota enerģija tik daudz, cik mums ir nepieciešams, kas ir tas, kas atņem tavu enerģiju? Un es tev varu pateikt, ka enerģija atņem tas, ka tu noliec sev otrajā vietā, enerģija atņem tas, ka tu regulāri saki jā, tad, kad tu negribi teikt jā, un ko mēs darām? Mēs principā izdarām pakalpojumu citam, bet mēs esam atņēmuši enerģiju sev, jo tas nav godīgi pret mūsu pašapziņu, pret mūsu un to mazo ego daļu, kur mums par sevi jārūpējās pareizi, jo tev ir jābūt savām robežām, kas noteiks to, kādu dzīves kvalitāti tu dzīvo. Enerģija atņem tas, ja tu regulāri aprunā cilvēkus, ja tu runā par citiem, ja tu domā sliktu par citiem, ja tu paskaties Instagramā un tu padomā, ko viņa te izrādās, ko viņa, ja tu piemēram ej un meklē, es nezinu, komentē kaut kādus negatīvos komentārus par citiem cilvēkiem, vai tu iestājies tajā drausmīgajā tā cilvēku tādā aprunāšanā un tādā mīcīšanā, tas viss tev atņem enerģiju. Tavu enerģiju atņem, ja tu esi kopā ar cilvēkiem, šis ir mega svarīgi, kuri paši ir negatīvi, kuri visu laiku runā par negatīvām lietām, kuri visu laiku domā par negatīvo, kuri visu laiku runā par ekonomisko situāciju, kuri visu laiku runā par problēmām, noskatās degpuntā, tur ir slepkavība un tā tālāk. Ja tu esi šajā vidē, tas atņem tavu enerģiju. Tava enerģija atņem tas, ja tu par sevi nerūpējies, ja tu neieklausies tajās lietās, ko tu gribi darīt. Un šis ir ļoti svarīgs aspekts. Mums katram ir uzdevums pašrealizēties šajā dzīvē. Katram no mums. Katram no mums ir iedots talants, ar kur mums ir jāiet un jādalās. Katram cilvēkam ir iedots talants, ar kur mums ir jādalās. Tā dāvana no visuma. Un ja mēs nedalāmies ar to talantu. Un tas var būt, es nezinu, pārdošana, tas var būt mārketings, tas var būt kāda skaista produkta radīšana, tā var būt gatavošana, tā var būt, nezinu, jogas vadīšana, lai kas tas arī nebūtu. Tev noteikti ir kaut kāds talants, par ko tev deg sirds, ka tu jūti, ka tu to dari, un tev liekas, ak, Dievs, tas ir patiešām mans. Un ja tu to nedari, tu nepašrealizējies. Un visumā aizplūst tā enerģija, jo šo enerģiju, ko visums tev dod, lai tu pašrealizētos. Un lai tu pašrealizētos gan profesionāli, gan arī kā cilvēks ar savām vajadzībām un prasībām. Ja tu esi attiecībās, kuras tevi neiedvesmo, tu esi nelaimīgi un tu neej prom, tāpēc, ka tev nav naudas līdzekļu, jo tu baidies, ka tu nevarēsi izdzīvot, bet tu esi reāli nelaimīga sieviete vai vīrietis. Tas atņem tavu enerģiju. Un tad iedomājies, ka mēs šajā visumā esam visi radīti, lai mēs ietu un darītu. Mums ir iedots tik liels potenciāls, kapacitāte, lai mēs ietu un dalītos, lai mēs ietu un piedzīvot, lai mēs ietu un izdzīvot, lai mēs ietu un pelnītu daudz naudas, lai mēs ietu un ceļotu. Bet tam visam pamatā ir viena lieta – enerģija. Un ja tev viņas nav, ko tu vari darīt? Lūk, mīļie, es jau uzskaitīju tās mega daudzās lietas, kāpēc mums nav enerģija. Tāpēc mans aicinājums tev – sāc izvēlēties sev pirmajā vietā. Sāc izvēlēties sevi un sāc padomāt par to, kas ir
tas, kas tur tev atpakaļ, kas ir tas, kas tev būtu jādara, lai tu dzīvot šo piepildīto dzīvi. Jo, ja nav enerģijas, nav piepildījuma. Ja nav enerģijas, tev nav spēka iet un priecāties ar saviem bērniem. Tev nav spēka iet un pavadīt foršu laiku ar savu partneri. Tev nav spēku radīt šos skaistos projektus. Un tas ir tāpēc, ka tu sevī neieklausies. Tas ir tāpēc, ka tavs prāts ir trauksmains. Tas ir tāpēc, ka tu noliec sevi 2., 3., 4., 5. vietā. Tāpēc tev nav enerģijas. Un es ļoti daudz mindset retrītā runāju par to, ka mums ir jāpašrealizējās. Mums visiem ir iedota dāvana, kas mums ir jāiet un kas mums ir jāizpauž, ar ko mums ir jādalās. Un ja mēs to nedaram, tas arī atņem mūsu enerģiju. Kas tev ir jāmaina savā dzīvē? Kam tev ir jāpasaka nē savā dzīvē, lai tu saņemtu enerģiju? No kādiem cilvēkiem tev ir jāatsakās, lai tev būtu vairāk enerģijas? Ar kādiem cilvēkiem tev ir jābūt, lai tev būtu vairāk enerģijas? Kas ir tie soļi, kas tev ir jāspēr, lai tev būtu vairāk enerģijas? Šī ir mana panākuma atslēga. Man ir enerģija, lai ietu un realizētu šos produktus, lai es transformētu 100,000, vismaz 100,000 latviešu sieviešu dzīves visā pasaulē, un nu jau arī vīrieši. Un tieši tāpēc man ir šis spēks, lai es dalītos ar tevi, lai es iedotu tev to, ko es zinu. Un atceries, ka visa pamatā ir enerģija. Un tu enerģiju nevarēsi palielināt, ja būs šīs lietas, kuras izsūc tavu enerģiju. Un es redzu to tā, ka tas ir tāds tā kā, tu iedomājies, ka tev ir krūze, un tā krūze ir saplēsta. Un mums krūzē ir šī pilnā enerģija, ko visums patiesībā visu laiku mums lej. Bet ja tu viņu lej ārā pa kaut kādiem caurumiem, pa kaut kādām saplēstajām vietiņām, ieplēsumiem, tev šī enerģija aiziet. Un tu nevari būt tā vai tas, kas tu esi, un dzīvot piepildītu un laimīgu dzīvi. Nu, lūk, šis ir tas, par ko tev ir jādomā. Un mindset retrītā mēs ļoti daudz ar šīm lietām, ar visiem šiem aspektiem arī strādājam, lai tev būtu enerģija, lai tev būtu piepildījuma sajūta, lai tu pašrealizētos, lai tu novilktu visu šīs robežas, lai tu būtu līdzīgi domājušā vidē. Ja tev tas interesē, tad sazinies ar mums.